Šito es sāku jau saprast. Pareizais cilvēks. Mēs izdalījām šitā šupā aizpārās neprās. Labdien! Mēs esam kristieši, mēs ticam Dieva vārdam. Kas tev solīja lietu? Ja Dieva vārds ir nekļūdīgs. Man nekurs piesolā mūžīgo Un laiku. mēs ticam Jēzum Kristum, kurš ir Dieva dēls un Dievs dēls. Un es jums nolasīšu no Jesajas grāmatas 53. nodaļas, un es gribu, lai jūs padomājat, par ko ir šie raksti. Tur ir rakstīts tā. Viņš tā kunga kalps uzauga neticīgā pūļa priekšā kā atvase un kā sašnes atzarojums izkautušā zemē. Viņam nebija nekāda izskata, nec arī skaistuma, lai mēs to ar labpatiku uzlūkotu. Tur nebija arī nekā ārēji redzama, lai mēs viņā būtu atraduši ko patīkamu. Taisno otrādi viņš bija nicināts, labās ļauds no viņa vairījās. Vīrs, kam nebija svešas sāpes un ciešanas, un kas bija norūdījis ciešanās, tāds, kura priekšā aizklāja vaigu. Taču viņš nesa mūsu sērgas un mūsu ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev, kur pretī mēs viņu uzskatījām par sodītu un Dieva satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ, un mūsu grēku dēļ viņš bija satriekts. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ, mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu, un ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Kā jūs domājat, par ko ir šī rakstu vieta? Vai kādam ir kādas šaubas, par ko ir šī rakstu vieta? Šis ir pravietojums, kurš tika uzrakstīts 100 gadu pirms Jēzus Kristus. Taču man liekas, ka šodien mums nevienam nav šaubu par to, ka šis pravietojums par Jēzu Kristu ir piepildījies. Tas ir viens no veidiem, kā mēs varam zināt, ka Bībele ir Dieva vārds. Jo Bībele ir vienīgā grāmata, kas uzdrošināts pateikt nākotni un dara to ar 100% patiesību. Tā nekad nekļūdās. Un šis pravietojums arī ir piepildījies šodien. Jo tas, kurš nesa mūsu sārgas un mūsu ciešanas, tas, kuram bija uzkrauti mūsu grēki, tas bija Jēzus Kristus. Jēzus Kristus priekšā cilvēki aizklāja vaigu. Jēzus Kristus priekšā cilvēki vairījās. Jo Jēzus Kristus teica, ja jūsu taisnīgums nepārsniedz farizēju taisnīgumu, tad jūs neiemantosiet Dieva valstību. Redziet, lai mēs iemantotu Dieva valstī, mums jābūt ir perfektiem. Bet kurš šeit no mums ir perfekts? Mēs visi esam grēkojuši. Mēs visi esam pārkāpuši Dieva bauslību. Taču bija kāds cilvēks 2000 gadus atpakaļ, kurš bija perfekts. Šī cilvēka vārds ir Jēzus, kurš ir saukts Kristus, jeb Mesija. Jēzus nodzīvoja perfektu dzīvi, nekad negrēkojot. Un brīvprātīgi aizgāja pie Golgātas krusta, uzņemot mūsu grēkus, nodzīvojot tādu dzīvi, kuru es un tu nekad nespētu nodzīvot. Un pēc tam paņemot mūsu grēkus un aiziet tams un piedaglojot tos pie Golgātas krusta. Un tas, ko Dievs no mums prasa, ir tas, lai mēs aizgriežamies no saviem grēkiem. Nevis tikai nožēlot savus grēkus, bet pamest mūsu grēkcīgo dzīvi. Un tikai ticībā uzticēties Jēzum Kristum, kā mūsu vienīgajam kungam un glābējam. Jo ir
rakstīts, ka nav neviena cita vārda debes virsū, caur kuru mums būtu pestīšana. Dieva vārds ir piepildījies. Katrs Dieva pravietojums ir piepildījies. Un Jēzus Kristus ir atnācis un nomiris par mūsu grēkiem. Un 3 dienas pēc 3 dienām viņš augšām cēlās, uzvarot nāvi un elli. Atgriezieties no saviem grēkiem un uzticieties Jēzum Kristum, kā savam vienīgiem kungam un glābējam. Jo tikai Jēzus var